Veidot māla krūzes NATO parlamentārās asamblejas viesiem Rīgā uzņēmās 4 Latgales keramikas kopas pūdnieku skūla meistari. Podnieka mēneša laikā kopā izgatavoja 400 māla tēja krūzes, kas malkas ceplī 12 stundas, vairāk nekā pie 1000 grādu temperatūras tika apdedzinātas piķa melnumā. Katrs ceplis ir, nevar iepriekš pateikt rezultātu, kā tas būs. Tas parasti sanāk, nejauši, neplānojot, un tāpēc ņemot ārā vienmēr, kaut kādi, pārsteigumi kaut kas, kā forši sanāca. Un tās lietas nekad nevar speciāli atkārtot, ja? Tāpēc tā ir, ka, ņem ārā traukus un skaties visādus brīnumus, kas sanācis. Svēpētās keramikas apdedzināšanas tehnika ir pati senākā, taču tikai pirms 30 gadiem Latgalē šo tehniku sāka praktizēt arvien vairāk podnieku. Arī tagad traukus keramiķi apdedzina līdzīgi kā vairākus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras, kad zemē izraktā bedrē podi savu melno krāsu ieguva uguns noslāpēšanas rezultātā. Traukus meistari pēc izņemšanas no cepļa vēl apstrādās ar eļļu un bišu vasku, lai tos varētu lietot un neuztraukties par melniem pleķiem uz rokām. Mēs ceram, ka patiks, jā. Jo krūzītes ir, kā jau teicu, 4 autori. Katram ir savs rokraksts un veids. Viņas ir dažādas. Un, protams, cilvēki, kam tās dāvanas tiks pasniegtas, viņi jau noteikti redzēs, ka tas ir roku darbs, jā, ka tas ir rokam veidots darbs. Un cilvēki jau pasaulē ļoti novērtē to roku darbu, roku pieskārienu, jā, ka tas nav rūpnieciski ražots vai pavērots, bet tas katrs trauks atsevišķi, ka rokam taisīts. Tas ir tās traukos siltums un tā vērtība. Jautājot par trauku izturību, podnieki atzīst, ka īstiem Latgales māla traukiem viņi garantē ilgu mūžu. Mūžīgi, kamēr viņu nesaplēsīs. Un pēc tam arheologi varēs atrakt un strīdēties un vērtēt to visu pēc 1000 gadu. Jo visas pasaules vēsture lielākā daļa tiek izsekota pēc tam vecajām labajām māla lauskām. NATO parlamentārās asamblejas pārstāvjiem būs iespēja jau māja beigās baudīt zāļu tēju no Latgales svēpētās keramikas māla krūzēm, klāt uzkožot tradicionālo Latvijas rudzu maizi ar medu.